Dievs, cik smuki! Wow. Nu, ļoti forši. Es ļoti gaidīju. Kad es ienācu pirmo reizi dzīvoklī, man radās tāda siltuma sajūta, jo spīd saule, šodien ir ļoti labs laiks, un tie toņi, kas piedāvāti dizaina izvēlē, ļoti labi iedarās. Es gaidīšu dizaineri, es gaidīšu meistarus, un tad padzīvošu kādu laiku bez virtuves, bet iekārtošu guļamistabu un darba vietu. Tā varētu sākt dzīvot. Dārs. Tas ir, man liekas, viens no retajiem projektiem. Man liekas, ka Valtersiemā bija pāris mājas, kur ir arī pirmais stāvs ar dārzu. Bet es, kad braucu pie draudzenes ciemos, es teicu, Dievs, cik forši, ka tam dažiem kaimiņiem ir tās vietiņas, kur iziet ārā savas. Tas bija pirms vairākiem gadiem, un es nedomāju, ka es kaut kā arī dzīvošu pati šeit, bet, kad bija šis projekts, pēdējā māja, tas domāju, ka jāpērk, ka nebūs cits iespējas. Man liekas, rītīgi forši, ka šeit ir pļava, nevis kaimiņa vai bērnu roturu laukums. Es audzēšu dilli, tad Estersons vēl spēlēsies un dzeršu rīta kafiju. Skatīšos uz pļavu. Ne visiem ir pļava.